Pēdējo gadu laikā Lidl Latvija publiski lepojas ar augstiem darba standartiem un cieņu pret darbiniekiem. Taču aiz reklāmas maidīgajām sejām slēpjas pavisam cita realitāte. Darbinieki stāsta par pārmērīgām slodzēm, piespiedu virsstundām un draudiem no vadības puses. Cilvēki izdeg, veselība cieš, un vārdi "ja neparakstīs atlūgumu, atradīsim pantu" kļūst par ikdienu. Šī vēstule, kas nosūtīta populārākajiem ziņu portāliem, izgaismo problēmas, par kurām līdz šim klusēja. Ja vēlies saprast, kas patiesībā notiek aiz Lidl durvīm, noskaties vai izlasi pilno vēstuli, jo patiesība ir svarīgāka par reklāmas saukļiem. SIA Lidl Latvija, kas Latvijas tirgū ienāca ar lielu vērienu un solījumiem par augstiem darba standartiem un rūpēm par darbinieku labklājību, šobrīd pēc darbinieku sniegtās informācijas saskars ar nopietnām iekšējām problēmām. Hronisku darbinieku trūkumu, pārmērīgām slodzēm, piespiedu virsstundām un vadības draudiem. Lai gan publiski uzņēmums uzsver cieņas, empātijas un vienlīdzīgas attieksmes nozīmi, iekšienē daļa darbinieku stāsta par pretēju realitāti. No sākuma viss izskatījās lieliski. Darbinieku bija daudz, darba ritms bija līdzsvarots, taču laikam ejot situācija krasi pasliktinājās. Īpaši kopš uzņēmuma vadībā vairāk pie stūres ir nonākusi latviešu puse, atklāja kāds uzņēmuma darbinieks, kurš anonīmi dalījās ar pieredzi. Daudzos Lidl veikalos, īpaši Rīgā un reģionos, mainās realitāte. Bieži vien vienā maiņā strādā vien 2 līdz 4 cilvēki, kuriem jāpaspēj izkrāmēt preces, sakopt veikalu, strādāt kasē un vienlaikus nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Saskaņā ar likumu darbiniekam jāpaspēj pusdienot 4 stundās kopš darba sākuma, taču realitātē ēšanas pārtraukumi bieži notiek tikai neilgi pirms maiņas beigām, lai gan darba laika uzskaites sistēmā tiek uzrādīts, ka pusdienas ir paņemtas laikā. Šobrīd visās atskaitēs viss izskatās kārtībā, taču darbinieki nespēja izturēt fiziski un psiholoģiski. Pieaug izdegšanas gadījumi, veselības problēmas un slimības lapu skaits. Vairāk darbinieki sūdzas par mobbingu, bosingu un draudiem no augstākās vadības, īpaši minot reģionālās vadības līmeni. Ja nepiekrīti vadības viedoklim, ja pasaki, ka kaut kas nav izdarāms, kļūsti par mērķi, saka darbinieks. Tiek ziņots arī par piespiedu atlūgumu parakstīšanu, draudiem ar atlaišanu, ja netiks izpildītas pārslogotas prasības, kā arī ētikas normu pārkāpumiem saziņā. Pēdējā laikā brīvprātīgi piespiedu kārtā darbu atstāja vairāki veikalu vadītāji. Daļa vadītāju un reģionālo vadītāju pēc vadības maiņas izvēlējušies aiziet vai tikuši pamudināti to darīt. Vārdi "ja neparakstīsi atlūgumu, atradīsim pantu" kļuvuši par ikdienu. Darba grafiki tiek veidoti mēnesi uz priekšu, taču realitātē tie jāpārtājas gandrīz katru dienu, jo trūkst darbinieku, daudzi saslimst un maiņas ir jāpārstrukturē. Lai nodrošinātu, ka veikali funkcionē, vadītāji nereti izmanto savu brīvo laiku vai strādā virsstundas, lai aizlāpītu caurumus. Savukārt saziņa par operatīvām situācijām nereti tiek veikta ar privātiem telefoniem, jo oficiāli izsniegtie saziņas rīki ir novecojuši vai nepietiekami, pretrunā ar uzņēmuma digitālās efektivitātes mērķiem. Uzņēmuma publiskajā komunikācijā tiek uzsvērta darbinieku labbūtība, darba un privātās dzīves līdzsvars, kā arī regulāras aptaujas par darbinieku apmierinātību. Tomēr saskaņā ar mūsu avotu sniegto informāciju nevēlamie aptauju rezultāti tiek ignorēti vai paslēpti, un vadības īstā attieksme atšķiras no deklarētā tēla. Lai arī Lidl pozicionē sevi kā darba devēju ar augstiem standartiem, aiz veikala fasādes slēpjas problēmas, kas liek darbiniekiem izjust ne tikai fizisku, bet arī emocionālu izdegšanu. Vairāk darbinieku uzskata, ka problēmas sakne meklējama uzņēmuma vadības stila maiņā un neadekvātajās prasībās, kas netiek balstīts reālajos apstākļos. Šis nav vēl viens sūdzību profils vai grupa. Tavs Lidls ir balss tiem, kuriem lika klusēt. Piesako un redzi, ko patiesībā nozīmē strādāt Lidl.